Ko es varētu darīt kameras priekšā? Nu, nē. Nu, nē. Esi sveicināti tu pie sava ekrāna. Mans skatītāji, mans klausītāji, te atkal esmu es, Kristiāns Kareļins. Un šis ir sporta faktu notikumu šovs Not Safe kopā ar Bet Safe. Varam sākt? Dosimies uz Indiju. Delī pilsētā Indijā notikušas kādas interesantas sacensības vieglatletikā. Sacensības kā sacensības, taču pirms fināliem parādījās ziņas, kad visiem būs jāveic dopinga kontrole, kā rezultātā 100 metru skrējienā uz finālu izgāja tikai viens dalībnieks. Jo pārējie 7 bija krampi, sirds problēmas un slīmiņi viņi bija. Savukārt šķēršļu skrējienā kāds no dalībniekiem pēc finiša vienkārši turpināja skriet. Run, Forest, run! Skriet ārā no stadiona, un šie dopinga kontrolas cilvēki vienkārši metās viņiem pakaļ. Kāpēc šie pārbaudītāji bija tur? Jo dienu iepriekš sociālajos tīklos parādījās kāda bilde, kur bija ģērbtuves, kurās uz grīdas mātās kaudzēm šļirču. Šo sestdienu īpaša diena mūsu draugiem basketbola komandai Rīga Zeļi, pirmā oficiālā spēle, un kur? Arēnā Rīga. Taču šobrīd lielākā intriga ir tāda, cik tuvu komandai būs Andris Biedriņš. Jā, izziņots, ka mūsu bijušais NBA basketbolists Andris Biedriņš būs komandas tūmā, kādā statusā. Velns viņu zina. Nu, ja Andris tas Džeks, kas bija izlasē tagad nekāda, tas bija Džeks, kurš Stefu Kariju pasveicināja šautautā ar "Oh!" Ja, cik tuvu viņš būs komandai. Es ceru, ka Andris nav paredzēts kā soda metienu treneris, jo, zinās, šis spēles elements Andrim padevās neīpaši labi. Spāņu futbolists Sergio Ramos atgriezies dzimtajā Seviļā. Fani to novērtēja. Jā, Sergio nepadevās arābu naudas vilinājumu un paliks Spānijā. Taču atgriešanās izvērtās par fiasko. Kamēr Sergio aizvadīja spēli Francijā, viņa māju aptīrīja, apzaga. So what did you do when you heard the intruder? I said, hold up, wait a minute. Tajā laikā mājā bija arī viņa bērni. Vienmēr sakot, labāk būtu braucis pie arābiem. Tur tomēr drošāk. Gandrīz par sportu kāda meitene atradusi interesantu veidu, kā nopelnīt. Viņa kameras priekšā, ne tas, ko tu padomāji. Viņa spridzina balonus. Un ne jau šā vai tā. Viņa to dara ar dibenu, tādā veidā varot mēnesī nopelnīt aptuveni $30,000. Jā, tas jau nav klumbieris daudzīt. Ko es varētu darīt kameras priekšā? Nē. Nē. Ok, Latvija pārstāv Kareļins un viņa dibens. Vai man izdosies? Au. Jā, tas ir sports. Barcelonas futbola kluba vadība ir ļoti noraizējusies, jo spēlētāji gūst traumas ne tikai futbola laukumā, bet arī spēlējot padel tenisu. Jā. Šis sporta veids, kas atrodas Meksikā, iegūst plašu popularitāti, taču esot ļoti, ļoti traumatisks. Ja tu spēlē Barsā, šis sporta veids padel tenis tev ir liekts. Ko tagad viņi darīs? Kalnu slēpošanu nevar. Arī Barcelonas spēlētāji brīvā laikā varēs spridzināt balonus ar dibenu. Un šai reizē tas arī bija viss. Es esmu Kristiāns Kareļins, un šis bija Not Safe kopā ar Bet Safe. Tiekamies jau pavisam drīz. Mazā piebilde. 1. oktobrī. 2 dienā LG sporta parkā FKPPK Bet Safe aizvadīs superspēli pret Ogre United. Tiekamies jau no 1:30, jo spēlēs Juris Kaukulīs. Čau! Izmanto dienas stāvokli un pārklimē savu spēli.